Šajā kastītē ir aktuālais DJI Mic 3 mikrofons, kurš apvieno DJI Mic Mini minimālismu ar DJI Mic 2 veiktspēju. Tas derēs 99% lietotāju, bet 99% lietotāju arī nebūs jēgas apgreidoties no Mic 2, bet par visu pēc kārtas. Īsumā kastīte, protams, ka ir pazīstama. Tā ir ļoti tuvu Mic Mini izmēriem, un mans konkrētais komplekts ir ar 2 mikrofoniem un uztvērēju. Vēl komplektā nāk arī vads savienošanai ar kameru, 2 magnētiņi un 4 plušķi un USB-C vads datu pārnesei un lādēšanai. Būtībā viss ļoti ērti savienojas un ievietojās kastītē, un kastīte savukārt somiņā, izņemot varbūt USB-C vadu, tas gan nelīdīs iekšā kastītē. Bet, ja tev jau ir DJI Mic 2, tad šis te DJI Mic 3 varētu nešķist tik kārdinošs produkts, uz kuru momentā pārmesties. Galvenokārt, jo Mic 2 mikrofoniem bija piemēram 3,5 mm ports, lai piespraustu atloka mikrofonu. Un tā lietiņa bija ļoti noderīga, jo Mic 2 kopumā ir diezgan nodemonstrējuši smags, lūk, uzreiz atkarājās, krietni smagāks par Mic 3. Un būtībā Mic 3 ir Mic Mini izmēra mikrofons. Mic 2 mēdz, kā tu redzēji, novilkt kreklu zemāk un izskatīties nekā, attiecīgi pielikt klāt atloka mikrofonu, bija itin nozīmīga lieta tīri vizuāli. Mic 3, protams, ir vieglāks, un tas varbūt būs iemesls, kāpēc vairs nav paredzēts tam spraust iekšā atloka mikrofonu. Bet, mans viedoklis ir tāds, ka tomēr varēja jau atstāt, jo tas piedod, zināmu profesionalitātes piešprici visā tavā pasākumā, tā, kad tu kādu cilvēku mēģini aprīkot ar mikrofonu. Mic 3 sākumā ļoti silti iesaku savienot to ar telefonu, jeb DJI Maimo lietotni, jo tajā var mainīt dažus iestatījumus, kuri pēc tam arī saglabājās ierīcēs. Ierīces būtībā spēj strādāt kā neatkarīgi vienumi paši par sevi, bet arī kopā. Proti, Mic 3 pats par sevi spēj ierakstīt audio pats sevi, izmantojot iebūvēto atmiņu. Tas ir ārkārtīgi vienkārši. Tu izņem vienu raidītāju no kastītes, tas jau ir, kā redzi, ieslēdzies, nospied sānos ieraksta pogu, sāc ierakstu. Pabeidzi runājamo, nospiedi atkal to pašu ieraksta pārtraukšanas pogu un viss. Ja, piemēram, bija raidītāji šo te savienojas ar Maimo lietotni, dodies uz failiem un tur jau būs tavs ieraksts. Leju pielādēji, pārnes, kur vajag un apstrādā. Otrs variants savukārt ir izmantojot arī komplektā nākošo uztvērēju. Arī izvilki abus no kastītes, nospiedi ierakstīt, pabeidzi ierakstu, ieliki visu atpakaļ iekšā smuki kastītē, pievieno kastīti datoram, pārvelc failu un lieto apstrādā kā nu vēlies. Trešais variants savukārt ir visu ierakstīt kamerā. Savienoji uztvērēju ar kameru un līdz doto vadu, sāki ierakstu uz šī te paša raidītāja, pabeidzi filmēt, nekas nav jādara. Audio būs jau video materiālā, kā saka, iecepts iekšā. Kas tas ir, ka man visu laiku viss krīt ārā? Apstrādā kā vajag, un ja pirmie 2 varianti ir universāli tādā izpratnē, ka video nav obligāts pie lietošanas, tad trešais paģēra, ka tomēr lietos kompā, piemēram, intervijām ar kameru. Paši raidītāji ir super vienkārši, ar minimālām vadīklām uz tā. Ir ierakstīšanas poga, trokšņu slāpēšanas poga, sinhronizācijas poga. Tie ir caurmērā kompakti, var piestiprināt pie objekta ar klipsi vai ar magnētiņu. Pašam klipsim var atkal mainīt pozīciju pa 90 grādiem, lai mikrofons raidītājiem vienmēr būtu pavērsts pret skaņas avotu, piemēram, muti. Raidītājs ir arī ar magnētu iekšā, lai to var piestiprināt pie kaut kā metāliska, ja tāda vajadzība, piemēram, pēkšņi rastos. Viena raidītāja un uztvērēja komplekts ir ap 200 eiro, kas ir normāla mūsdienu cena premium segmenta šādiem te produktiem. Pilnīgi piemērots solo satura veidotājiem, neatkarīgi vai veido saturu ar kameru vai ar, piemēram, telefonu. Pats uztvērējs ir jau advancētāks brīnums, to arī var pievienot DJI Maimo lietotnei, tomēr būtībā tas nav tik nepieciešams, kā ja tu lietotu tikai raidītāju. Diskutabli, bet man uztvērēja pats šis te interfejs nešķiet tas pats intuitīvākais, ko DJI ir radījis, un daļa lietu ir vadāmas ar pieskārieniem, daļa ar šo te rotējošo vadīklu, kur virzienus maina griežot, apstiprina spiežot, bet arī šķiet, ka ne visam un ne visu, bet kopumā te atradīsi visu, kas ir nepieciešams saistībā ar ierīces pārvaldīšanu.
vai arī sauksim to par konfigurēšanu tādos vienkāršākos veidos. Visvairāk, ko darīt, ir raidītājas sadaļā, kurā var iestatīt visu sākot ar gain līdz pat tam, ko ar pogām var vai nevar izdarīt. Ir low-cut filtrs, adaptīvā gain kontrola, 32 bitu float ieraksta aktivizēšana un vēl daudz kas. Uztvērējiem arī ir sava gain vadība, ir vēl arī ierīču savienošanas, kas ir līdz pat 4 raidītājiem pie viena uztvērēja timecode ieslēgšana. Tiesa 99% no šī te mikrofona komplekta lietotājiem neizmantosim timecode, kā arī vispār liela daļu no pro feature neizmantos. Un tas būtībā no šiem te vai par šiem te produktiem ir viss. Bet kā tad ir ar skaņu? Caurmērā šāda veida produktiem izņemtiem no kastes un lietotiem viss ir diezgan nekā. Ar to es domāju, ka tie skan ne tik lieliski, kā gribētos, jo ir jāpadarbojas tomēr nedaudz ar materiāla apstrādi pēc tam. Skaties uz to tāpat, kā piemēram, filmētāji filmē log režīmos, lai pēc tam krāsotu materiālu tā kā vajag. Audio ir līdzīgs stāsts. Ierakstīt 32 bit float ir viena lieta, bet pēc tam kaut nedaudz, bet tas ir jāapstrādā, kaut nedaudz. Un tā ir lieta, ko daudzi par mikrofoniem aizmirst piebilst, ka viņi jau ir, piemēram, apskatos apstrādājuši to skaņu. Un piemērus iedošu, kā skan šis mikrofons gan standartā, kā ir ar nelielu pēcapstrādi, tur tiem dažādiem režīmiem, esot savienojušamies dažādi un trokšņa slāpēšana un tā tālāk, lai tu varētu saprast, kas ir kas, kādos režīmos un kā tad dienas beigās tas skanēs arī pēcapstrādē. Tu pamēģinās pirmo variantu, kad šis te mikrofons ir savienots tikai Bluetooth savienojumā ar telefonu, kas varētu būt viens no veidiem, kā varētu šo te izmantot, bet godīgi sakot, man šķiet arī vismaz pēc DJI Mic Mini testa, ka tas bija sliktākais variants, kādā varēja kaut ko ierakstīt, bet, redzēsim. Tagad pamēģinās šo ar uztvērēju pievienot pat tiešo caur līdz doto spraudni USB-C portā telefonam. Šādi, jā. Un tagad pirmais klipiņš pārbaudēja, kad ieraksta raidītājs pats sevi, atklājot nospiedi malā podziņu un saka ierakstīt. Šī pozīcija apmēram ir tā ideālā, kurā vajadzētu caurmērā stāvēt lielākajai daļai mikrofonu, tā kā tos ieraksta, jo balss parasti rodās nevis šeit, bet rodās šeit iekšā ķermenī diafragmā. Un tā tu vari ierakstīt. Principā tev nekas pa lielam nav vajadzīgs. Ne tas, kas ir šeit iekšā, ne vēl kamera, vienkārši ņem un runā, ierunā savas domas vai vēl kaut ko, bet šis te materiāls ir neapstrādāts, patiešo iekšā. Varbūt gainu es te uzregulēju, laikam lietotnē tur nedaudz lielāku, bet katrā gadījumā tas ir tas, kā šis ierakstās pats par sevi standartiņā, nav pat pievienots telefonam. Tātad šādi izklausās mikrofons pielikt šeit centrālajā krūšu reģionā, kad tas ir pievienots pie kameras un ieraksta caur uztvērēju uzreiz video materiālā audio, neapstrādāts materiāls, kādu iesācējs pa lielam varētu arī lietot. Es tur nedaudz pieregulēju gainu plusā un mīnusā. Un tagad būs tieši šis pats ar nedaudz jau apstrādātu, tur bišķiņ tur pievilktas augšas, lejas, nedaudz apstrādās, lai skanētu varbūt nedaudz labāk un dzīvāk. Tātad šādi izklausās mikrofons pielikt šeit centrālajā krūšu reģionā, kad tas ir pievienots pie kameras un ieraksta caur uztvērēju uzreiz video materiālā audio, neapstrādāts materiāls, kādu iesācējs pa lielam varētu arī lietot. Es tur nedaudz pieregulēju gainu plusā un mīnusā. Un tagad būs tieši šis pats ar nedaudz jau apstrādātu, tur bišķiņ tur pievilktas augšas, lejas, nedaudz apstrādās, lai skanētu varbūt nedaudz labāk un dzīvāk. Vai šo produktu dienas beigās nepirkt apdomā shortlistēt vai pirkt? Teikšu tā, ja tev jau ir DJI Mic 2 vai pat varbūt arī Mic Mini, tad šis pirkums konkrētais ir jāapdomā. Ja tev ir, piemēram, kaut kas savukārt pavecāks, tur, piemēram, Rode Wireless Go vai kaut kas lētāks, bet gribās nedaudz upgradeoties, tad šis ir shortlistējams kā minimums. Tiem 1%, kuriem vajag piespraust atloka miķi, labāk visdrīzākais laikam vēl joprojām būs dzīvot ar Mic 2, bet parastajiem satura veidotājiem šis komplektiņš būs lielisks. To var pieslēgt pie visiem viettelefoniem, to var arī lietot tiešā Bluetooth savienojumā, bet skaņa skaņa tajā gadījumā īstenībā būs tāpat vēl joprojām drausmīga, tāpēc labāk lietot kopā ar uztvērēju, un šis būs
teiksim tā, mans jaunais izbraukumu komplekts, neskatoties uz to, ka man ir Osmo Pocket 3 ar DJI Mic 2, jo arī šos var savienot ar to pašu DJI Osmo bez problēmām. Tāpat kā ar DJI action kamerām un visām kamerām, kuras DJI ir izlaidis. Ar to tad es domāju, ka arī šajā apskatā viss. Paldies, ka noskatījies, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!